Labdien, dāmas un kungi! Ir svarīgi novērtēt un apzināties tos cilvēkus, kuru devums tautsaimniecības izaugsmē, konkrēti nozara izveidē, inovāciju un mecenātismu tradīciju kopšanā un attīstīšanā palīdz veidot labāku Latvijas nākotni. Šāda izcila personība ir Juris Savickis, latviešu uzņēmējs, sporta nozares attīstītājs, kultūras, izglītības un zinātnes mecenāts. Šodien, sveicot Savicka kungu 70 gadu jubilejā, esam ierakstījuši intervijas, kas viņu parādīs jums vairāk kā personību. Arī Juris Savickis satikāmies viņa īpašumā brīdī, kad viņš atpūtās no daudziem projektiem un baudīja jau prom ejošo vasaru. Mēs vēlējāmies pajautāt, kā viņš jūtas dzimšanas dienas priekšvakarā. Paldies, jūtos ļoti labi. Negribas pat pasē skatīties. Kaut kā pasēs dati nesakrīt ar to, kā es jūtos. Kaut gan tas man tāds subjektīvais viedoklis. Es novēlu, ka lai tā daudziem būtu cilvēkiem. Pa jubileju runājot. Jūs zināt, man patīk viens ļoti asprātīgs cilvēks pateica, kas ir jubileja. Viņš teica tā: jubileja, kad daudz ziedu, puķu, bet tu vēl esi dzīvs. Bet runāt par jubileju, man jubilejas principā patīk. Es sāku svinēt dzimšanas dienas. Faktiski, kā es atceros, tā interesanti, 33, Kristus vecums, tad 44, tad 55, tad 66, tad 70 it kā neiedarās tajā kategorijā, tātad par lielo jubileju jādomā 77 gados un tā tālāk. Gundars Strautmanis gan joko par šo tēmu un uzsver, ka šāda jubileja tomēr ir nozīmīga. Juri, prieks tevi sagaidīt šajā jaukajā dienā jaunā klubā, kurā arī man ir tas gods atrasties, tā kā 70-nieku pulks paliek ar vien spēcīgāks. Tas, ko es tev varu novēlēt, ir tikai turpināt tādā pat garā, un kā vienmēr šādās situācijās, protams, papildus veiksme nekad tev nebūs pa daudz. Pateiksiet, Juri, ko tu tagad dari? Teikšu, attīstu projektus, būvēju, ceļu, investēju. Visi mani pazīst kā enerģētikā, kā gāzē. Tad gribu pateikt, tas bija interesants darbs, kurš vēl tagad arī turpināsies varbūt kādu laiku. Mēs visus šos 20 gadus attīstījām Latvijas gāzi. Un tā notika, tā kļuva par gan izvēl labāko Eiropas kompāniju. Tāpat ar Esti gāzi. Un apgādes ziņā Latvijas iedzīvotāji bija pilnīgā drošumā. Так это был ļoti sarežģīts, интересный и радостный дarbs. Мне в жизни повезло, что я встретился с Юрисом 20 лет назад. И за эти годы у нас были деловые связи и многие проекты в газовом хозяйстве. И меня всегда удивляло его профессионализм в энергетике, его умение держать всегда слово. И самое главное, мне кажется, стремление всегда получить лучший результат. Es zinu, ka tu esi ļoti mērķtiecīgs cilvēks. Ja tu esi kaut ko nospraudis, tad tu arī to sasniedz. Tas ir grūti novērtējams. Daudzi to nesaprot. Bet ir, kas to saprot. Un ja mēs paskatāmies uz Latvijas gāzi, tev ir milzīgi nopelni Latvijas gāzes attīstībā. Nav vienkārši pabūt kopā ar tādiem akcionāriem, kādi ir mums. Vācu puse, Krievijas puse un no Latvijas puses. Tu proti koordinēt šo sadarbību. Tev pateicoties, Latvijas gāze ir spērusi ļoti lielu attīstības soli uz priekšu. Un es ceru, ka arī tā tas viss turpināsies. Jura Savicka paveiktais darbs ir startautiski nozīmīgs. Realizējot dažādus projektus, vienmēr ir būtiska kvalitatīva komunikācija. Savicka kungs zina 6 valodas, un tas paver plaši durvis uz daudzām iespējām. Я считаю, что Юрий Янович – это человек очень богатый. Богатый, потому что у него очень много друзей. Очень много людей, которые его уважают, ценят. И здесь, в Латвии, и в странах Евросоюза, и в России. В России его знают как патриота,
патриота своей страны, активно лоббирующего интересы своей страны, но при этом выстраивающего взаимовыгодное сотрудничество со своим большим соседом. Man liekas, ka trīs lietas. Trīs lietas ir tās, kas man asociējas ar Juri, un tā ir enerģija. Otrā lieta ir enerģija, un trešā lieta ir kaut kas pilnīgi cits, tā ir enerģija. Un tas ir tas, ar kādu deksmi viņš ķerās pie katra darba. Tas ir tas, ar kādu deksmi viņš iet uz jauniem izaicinājumiem, uz kaut ko citu, kas vēl nekad nav bijis, kā viņš iekarst par notikumiem, par procesiem, kā iekarst par valsti, kā pārdzīvo par cilvēkiem. Tas nav tā starp citu, pa ceļām garām ejot vai nejauši vai pieklājības pēc. Tas ir tā, ka viņš uzsprākst, vai nu tas ir kādu apsveicot, uzsprākst kādu līdzi jūtot, uzsprākst kādu lamājot. Visur ir enerģija, visu laiku. Un tās viņa jomas, kurās viņš ar savu enerģiju mēģina tikt iekšā, beigās ar enerģiju arī sazaļo. Pilnīgi iespējams, ka tieši Savicka kunga plašai starptautiskai darbībai daudzi ir uzzinājuši par Latviju un par to, ka šeit ir spēcīgi uzņēmēji. Biznesa partneri ārvalstīs Juris Savicki ciena un labprāt ar viņu sadarbojas. Однажды в журнале «Балтика», который мне привезли друзья, я открываю статью, и, в принципе, по жизни я стараюсь себя вести скромно. Но когда я ее открыл и прочитал, я думал, слова удивительного человека, к которому я сейчас обращаюсь, это не обо мне. Столько много прекрасного, хорошего, сколько я сделал в этой жизни. Но я сразу скажу, дорогой Юрис, в этот день я хочу тебе пожелать. Один человек в жизни никогда ничего не может достигнуть, если у него нет сильного плеча, товарища, команды. Ты – это часть нашей команды. И все, что у меня в жизни, те слова, которые ты мне раньше сказал в мой юбилей, я бы без такого человека, как ты, бы никогда бы не сделал. Поэтому ты настоящий латгалец, умница. Мы гордимся, что ты у нас есть. Спасибо твоим родителям, спасибо латышской земле, что нам подарили такого замечательного человека. I know through all of these years you was trying very hard to open Latvia to the whole world. And the whole world to bring to Latvia. I can tell you, you're a patriot of your country with capital letter. So, I wish you good health, all the best. God bless you, your family, and God bless your country, Latvia. Herzlichen Glückwunsch, Juris. Du bist mein Freund, mein Geschäftspartner und ich glaube auch, dass wir das noch sehr lange sein werden. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Ich wünsche dir vor allem, dass wir weiter gemeinsam erfolgreich sind und dass du ein sehr, sehr gutes Leben weiterführst. Turpinām raidījumu attīstības kods ar stāstu par izcilu personību Juris Savicki, latviešu uzņēmēju, sporta nozares attīstītāju, kultūras, izglītības un zinātnes mecenātu. Šodien sveicam viņu 70 gadu jubilejā. Man Dievs palīdzējis, man 3 meitas, viss foršs, jauks, smuks, gudrs, labs, labestīgs un tā sanāca. Neko sevišķi it kā neesmu darījis, bet apkārtni kopā ar maniem draugiem apkārtni izaudzinājis viņus par ļoti košiem cilvēkiem. Nu, tas ir, protams, pirmā vietā, un tad, ja, piemēram, daudz jāstrādā, tad skan zvans, ka kaut kur jābrauc, jātraucās, kaut kas jādara, nu, tad, protams, tu visu pamet un brauc pie bērniem. Мне очень хочется поздравить своего замечательного, прекрасного супруга с днем рождения. День рождения бывает каждый год, а такие красивые даты бывают не каждый год. Поэтому с днем рождения тебя, Юрис. Пусть твои желания, мечты сбываются, и к цели всегда доходит тот, кто до нее идет. И несмотря на преграды, несмотря на трудности, несмотря за те года, которые, конечно, уже прожиты или будут прожиты еще, наверняка найдутся моменты, которые так и захотят, чтобы у человека была возможность проявить свою харизму.
харизму, свои качества, свое замечательное трудолюбие, любовь к людям, любовь ко всему, что происходит на самом-то деле позитивного и хорошего на земле. Очень рада, что мечты Юриса, которые он помнит с детства, идущие от детства, он не только помнит, но и исполняет свои мечты. Man liekas, daļai cilvēks ir laimīgs arī tad, kad viņš īsteno bērnības sapņus. Un redziet, es nāku no Latgales, ja? Un man vienmēr tur bija zirgi apkārt. Un viens personīgi, tā kā kolhozs, man atļauj par to zirgu rūpēties, kad es biju vasarā Latgalē laukos. No tā laika, es domāju, man noteikti jābūt zirgam. Izveidojies dzīvē tā, kad vairāk ir. Un visi sportiskie. Daudzi Latvijas sportisti Jurim Savickim ir pateicīgi par viņa nesautīgo atbalstu sportam. Hokeja klubā Rīgas Dinamo ieguldīts daudz enerģijas, mīlestības, nervu un arī līdzekļu. Kā rezultātā mūsu hokeja klubu un tā fanu slava nes Latvijas vārdu pasaulē. Gribam sveikt mūsu dārgo bosu apaļā jubilejā. Juri, veselību tev, izturību un pacietību. Sveiks, lai dzīvo! Sveiks, lai dzīvo! Lai dzīvo! Sveiks! Sveiks, lai dzīvo! Sveiks, lai dzīvo! Lai dzīvo! Sveiks! Es sveicu Juri šajā lielajā jubilejā. Tas ir skaists kruspunkts, kad daudz kas ir padarīts, bet skaists tāpēc, ka daudz vēl ko var paspēt izdarīt. Un es novēlu, lai nākamie gadi Jurim nestu dziļu personisku gandarījumu, lai tas ieguldījums, ko viņš ir devis līdz šim, nestu lielus augļus Latvijas nākotnes vārdā, un sevišķi, ja runājam par Latvijas jaunatni, par Latvijas bērniem un par Latvijas laukiem. Latvijas tenis ir otrs sporta veids, kura pārstāvi var teikt lielu paldies Jurim Savickim par paveikto. It īpaši tādēļ, ka šis sports ir unikāls, jo šeit nav būtiska vecuma ierobežojuma un ar to var nodarboties jebkurš. Gan mazi, gan lieli, gan tie, kuri sen jau sevi dēvē par senioriem. Tas viņa ieguldījums ir liels. Protams, mēs visi cenšamies ar to tik galā, palīdzēt, bet tas galvenais vilcējs tomēr ir viņš, kas palīdz daudz, un man tā liekas arī daudz lietas ir notikušas pateicoties viņam, kas ir saistīts ar tenisu. Dzimšanas dienas novēlējumi, jo es nezinu, būšu oriģināls, galvenais šobrīd vispār mūsdienās ir veselība, jo ja būs veselība, pārējais viss tikts pats no sevis pienāks klāt. Tā kā daudz laimes dzimšanas dienā un galvenais, lai veselīgs. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear boss! Happy birthday to you! Дорогой Юрий, от всей души поздравляю тебя с юбилеем. 7-0 – это безоговорочная победа на тайбреке. Но это победа лишь в первом сете, который ты прожил блестяще. Все твои соратники, твои друзья, вся спортивная общественность тебя от всей души поздравляет. Но впереди еще предстоит долгих 2 сета. Мужчины играют, как правило, 3 победных сета. Мы желаем тебе большого счастья, здоровья, долголетия, побед. И надеюсь, что мы все еще с тобой встретимся, когда перед твоими молодыми цифрами добавится единица, и отпразднуем самый великий твой юбилей, счастливый юбилей
твой и всей твоей семьи. Удачи! Pēdējos gadus ir vairāki Devis kausa izcīņas posmi bijuši Liepājā. Tāpat tā sadarbība, kas mums ir ar hokeju, tas ir Rīgas Dinamo Farm klubs Liepājā un attiecīgi arī spēles Liepājā. Nu, tas ir pateicoties, protams, Jura aktīvai darbībai un tā sadarbība tādā veidā veidojās. Jurim gribētos novēlēt, lai viņš arī turpmāk ir tik aktīvs tādās sabiedriskās aktivitātēs, sportā, biznesā. Nu, un vēl es Jurim gribu uzdāvināt vienu grāmatu, tādu svaigāko, kas Liepājā iznākusi Karostas albums. Te ir ko palasīties jaunām biznesa idejām. Juris Savickis ir cilvēks, kas lauza stereotipus un paplašinājis tās robežas, kuras līdz nesenam laikam bija nolikuši mecenāti Latvijā. Šeit noteikti jāpiemina brāļu kapa restaurācijas atbalsts, kā arī Latvijas zinātne. Zinātnes atbalstam, taisnību sakot, Savickis bija viens no pirmajiem. Un šodien tad es gribētu tomēr nocitēt viņa, diženā novadnieku, varētu teikt, Raiņa vārdus. Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams. Un tie vārdi lielā mērā raksturo Juri Savicki. Viņš ir tiešām daudz devis zinātnei arī, un tieši tas varbūt paliksies kā viņa ieguldījums Latvijas nākotnē. Zinātnes attīstība ļoti cieši saistīta ar izglītības sistēmas veidošanos, it īpaši ierunā par augstskolu līmeni. Jā, Juris Savickis ir ļoti daudz darījis Rīgas Tehniskās universitātes attīstībā visus šos neatkarības gadus, jo viņa vadītie uzņēmumi ir atbalstījuši daudz studentus dažādās aktivitātēs ar stipendijām, ar prēmijām, ar dažādu, teiksim, atbalstu laboratorijām un it īpaši pēdējā laikā arī šai RTU inženierzinātņu vidusskolai, jo tikko Juris uzdāvināja jaunu pianino. ITERA Latvijā atbalsts izglītībai izpaužas arī stipendiju veidā studējošajiem. Tā, piemēram, Natālija Ņitauska bija pirmā, kas 18 gadus atpakaļ saņēma ITERA Latvijas stipendiju. Jau vairāk nekā 15 gadus Savicka kungs un ITERA Latvijā atbalsta unikālo specialitāti Latvijā. Tie ir ainava arhitekti. Atbalsts tiek sniegts gan studentiem, gan pētniekiem. Un mēs vēlamies dāvināt ko tādu, ko var atļauties dāvināt tikai ainava arhitekti. Tas ir 100 viskaistākas Latvijas ainavā. Mēs gaidām jūs ciemos Valdekas pili un, protams, sveicam jubilejā! Juris Savickis sniedzis arī nozīmīgu atbalstu mākslai. Jānovēl ir Jurim Savickim laba veselība un veiksme. Jo, ja šīs divas lietas Juri jums būs, tad es domāju, ka jūs varēsit turpināt to, ko jūs esat iesācis, gan priekš sevis veiksmīgi spēlēt tenisu, gan pats galvenais vēl ar vienu savest kārtībā mūsu hokeja komandu, par kuru mums visiem būs prieks, un turpināt arī pabalstīt Nacionālo teātru, par ko arī mums viss ir prieks. Tā kā mūžu garu un veselību un veiksmi. Jura Savicka atbalsts kultūrai neaprobežojas tikai ar Nacionālo teātri, tāpat tiek atbalstīta arī Latvijas Nacionālās operas darbība. Veidojot dažādus kopīgus labdarības projektus, radīts piemineklis Svētajam Meinardam un atklāta piemiņas plāksne ķeizaram Jozefam II. Pēc pāvesta vizites Latvijā, kad viņa kultu oficiāli atjaunoja,
tad mums bija jādomā, kā atzīmēt šī vīra tādu, piemiņas vietu Unikšķilē, kur viņš darbojās. Nolēmām uzstādīt viņam pieminekli. Un šai gadījumā sponsors, kas patiesībā visas izmaksas nosedza, viņš bija Savickis. Katra dzimšanas dienas jubileja, tas ir tāds aicinājums paskatīties uz savu dzīvi it kā no malas. Paskatīties uz to, kas ir bijis, tā kā uztaisīt kādu rezumējumu un vienlaicīgi arī paskatīties uz priekšu, kā dzīvot tālāk. 70 gadi, tas nav maz. Bet vienlaicīgi, tā kā mūža ilgums mūsdienās palielinās, tad vēl ir iespējams kaut ko izdarīt. Un Jurim ir viņa, es teikšu tā, stiprā puse manā vērtējumā ir tā, ka viņš Latvijā iedzīvina tādu tradīciju, kura padomju laikā bija pilnīgi pārtrūkusi, vismaz attiecībā uz baznīcu. Tā ir mecenātisma tradīcija. Tā ir dalīšanās ar to, kas man ir, lai izdarītu kādu labu darbu. Un svētajos rakstos mēs lasām, ka priecīgu devēju mīl Dievs. Un arī svētais Pāvils, starp citu, viņš raksta, ka tu vari atdot visu naudu nabagiem, bet ja tev nav mīlestības, no tā nav nekāda labuma. Tad šajā dzimšanas dienā es novēlu Jurim, lai viņš dod ar priecīgu sirdi, lai viņš turpina attīstīt šo tradīciju, un lai viņa piemērs labā nozīmē ir lipīgs, lai viņš iekustina veselu procesu šai virzienā, jo tas cilvēkam dod prieku tad, ja viņš dara labu. Un tad tā Latvija pie mums arī mainīsies, jo šīs tradīcijas iedzīvināšanu es saskatu kā vienu no Latvijas garīgās atzimšanas priekšnosacījumiem. Tātad es novēlu šajā 70 gadu jubilejā labu veselību, skaidru redzējumu par to, kas ir jādara tālāk, un arī prieku no dalīšanās ar to, kas pašam ir. Cilvēks nedzīvo kopā ar savu tautu, ar savu dzimteni. Es domāju, tāda liela sastāvdaļa no viņa esamības, kad bez tā viņš var nodzīvot tādu, kā lai pasaka, varbūt tādu laimīgu, bet tādu pustukšu dzīvi. Man tā nav. Es šausmīgi pārdzīvoju par visu kaut ko, tāpat kā varbūt ļoti, ļoti daudz cilvēku Latvijā. Šodien nav tā īstā reize stāstīt, par ko mēs pārdzīvojam. Bet esam vēsturiskos pagriezienos vienmēr. Un jābūt visiem kopā.